bet ka man Paulam nav temperamenti. Nu, viņš tāds pļurka, ka cits tur nogrām un pievelk un atstum. Redz, kāds temperaments, tas ir asvīriet. Tā jau ir rādīšana. No kā teātrī jāvairās. Nerādi tas, kas tev nav. Nu, nerādi to. Teiksim, spānietis mīl savādāk. Bet latvietis jau tā nemīl, kā spānietis. Nav tā? Es tātad jau skatos, un man jādomā ir par to režisoru. Es aizmirstu momentā, kā bija tas uzvārds teātrī. Tas man ir noskatīts tāds no Smiļģa, no visiem režisoriem. Es no visiem režisoriem paņēmu visu to, kas tur rādījos katrā. Jo, tas ir fēni, ka tāda loma. Tas ir gari. Kad es gribu būt arī režisors. Man jau tagad ir 61 gads, un man ir sapnis tāds kluss pie sevis. Es tā domāju, ka vajadzētu vienu filmu uztaisīt. Nekas jau neiznāks, jo es jau neprotu viņus taisīt. Bet es gribētu pastrādāt kopā ar saviem režisoriem, kas ir man bijuši režisori. Lai es viņus visus uzaicinātu uz akteriskām lomām. Un tad es ar viņiem strādātu kā režisors. Tā kā viņi... Ja man ir tāda tieksme. Andrei bija viss salda lieta. Un tad to, ko viņš ir teicis man, tad to es teiktu viņam. Kā tu eji? Vai tu mājās trenējies? Kā tu runā? Kādēļ tu nezini tekstu? Stop! Tais to vienkāršāk. Vai kā es viņu dīdītu? Es viņu novērstu tik tālu, ka viņš vairs soli nevarētu paspēt. Viņš iet tāds arangu tangus. Tad man būtu tāds gandarījums, varbūt, tad viņš varbūt saprast to, ko viņš ir darījis ar citiem aktieriem. Jo režisori, tā profesija, tas ir tāpat kā priekšnieks. Režisoram ir vieniet un bīstām. Redziet, es tagad par jums visiem esmu priekšnieks. Es jums jau tās lomas dodu. Ja jau es nebūtu, tu jau nebūtu te. Aha. Tāpēc visu to, ko es tev saku, tā ir taisnība. Un režisors uzspiež savu gribu, savas domas. Es pat esmu redzējis aktieris, pat kustās tā kā režisors. Es domāju, kustības, valoda, viss sakrīt. Tas jau nav aktieris. Aktieris jau ir pats. Tā kā Pēris Gins saka, es pats. Katrs cilvēks mēs esam savādi. Bet es Pāvuls var būt tikai tāds, kāds es esmu Pāvuls. Un tāpēc... Es esmu grūtais aktieris. Viens režisors, viņi jau grib ar mani strādāt, bet viņš saka, tas Pāvils tāds smags aktieris. Un to es tagad vecumdienās apzinos, ka es esmu visu laiku bijis pret, ko viņš man saka, tagad rādīs priekšā. Viņš nevar pateikt, bet sāks ķēmoties un rādīt man aktierim. Ar kādām tiesībām jūs varat saņemt pilnu algu? Man mutu vaļā, es teiktu, tiešām. 16 ir plāns, tad tiešām man pusalgi jāsaņem. Tad es sāku domāt, bet mīļie draugi, tad dodiet man lomas, kur man ir 2 vārdi. Tēja padota. Un man ir 16 izrādes mēnesī. Un visās logās es saku, tēja padota, kungi, vai lūdzu nāciet iekšā. Bet ja man ir 4,5 stundas, ir jāvervelē pa skatuvi un jāplēš sevi kopā, un izrādās, es neesmu izpildījis plānu. Un administrācija domā, kad aktieris var arī tās 4 stundas tur mocīt, tas nav nekas tā. Ko viņš tur mocās? Viņš tur teksts uzraksta. Kas tu tur jādara? Tu teksts ir uzrakstīts, režisors parāda priekšā. Kas tam aktierim ir jādara? Rulē. Un tā rulēsim. Un tā pierulējam tā, kad cilvēki negrib nākt uz izrādēm. Nu, dziesam svēt. Nu, paldies Pētersonam, ka viņš tur režisēja un taisīja. Es zinu, tas ir grūts darbs un tā. Bet kā viņš norežisēja pēc Dievs svētī Latvijas, kad iestājās tās 3 minūtes pauzes, tāds kur tik ģeniāls režisors. To režisors nevar izdarīt. To var izdarīt tikai koris un tauta pēc Dievs svētī. Tu var saka, stāviet tagad pēc Dievs svētī Latvijas klusu. Ej, tu galīgi dēt. Viens iet pēc alus, viens iet uz mājām. Bet kā šī sāpe nāk un šī lūkšana, režisors tur nav vajadzīgs, tur viss tauta stāv, klusē. Un pauze ir stiprāka par vervelēšanu. Tā ir tieši šī pauze.
neviens neiet mājās, ka neviens nekniep savai sievai, ka bērni neraud, ka visi stāv kā saules stābi pēc viņas. Redzi, tā ir māksla. Ar to sākās māksla. Ir jau kādreiz vajadzīgs tas travāru. Citādi jau, kur tā visu laiku tikai pauzēs, tad tas liels klusums. To saprot, tā ir māksla. Tā ir māksla. Kad iet šarmuļi ar kauliem, kad zosādu uzmetās. Es teātri, kas skatos, es tā pēc zosādām. Es jau neesmu šitas, izglītotais kritiķis un neesam. Šī izrādē sievais neviena zosāda nav. Es nezinu, kas tā pa izrāda, lai man šķīt ar tādu. Viņi saka, labi, viss tādi smuki tādi. Es saku, vairs tā kā bija izrāda, 4 zosāds. Un es tādu, spalvas gaisa. Cik zosādas? Ja 10 zosādas izrāda, to ir ģeniāli izrāda. Ja es būtu režisors, es tik savām aktieriem teikt, zēni, puikas, sanāk kopā ar laižam, bet laižam tā, lai būtu zosādas. Un ja nav zosādas, tad ej mājās. Tad ej mājās, tad nav ko darīt. Zosādas. Lūdzu, dodiet zosādu. Redziet, Liepiņš saka, ka viņš ir smiļģa aktieris, Artmanu saka, ka viņš ir smiļģa aktris, un Paulu saka, ka viņš ir smiļģa aktieris, bet ka smiļģim bija grūti, lai kāds aizstāvīja viņu. Tiešām neviens? Nē. Kāpēc? Jā, kāpēc? Redziet, aktieru profesija ir tāda, teiksim, ielas meita var atteikties un protestēt pret kaut ko, bet aktieris to nedrīkst darīt, jo aktieris ir atkarīgs no viņa darba. Un ja viņš vadībai runās pretī, tad viņš tiks iznīcināts. Tur vēl nevarēja būt tāds moments iekšā, ka viņš, pieņemsim, bija arī diezgan nežēlīgs savos spēka gados. Jā, drusku, tas arī var būt. Viņš bija diezgan tāds despotisks, bet es domāju, ka, lai saturētu kolektīvu kopā, nedrīkst būt pārāk demokrātisks. Jau vieglāk, protams, tagad te runāt, bet man ir bijis par to jādomā. Es kaut kā ļoti dziļi man tas ķērās toreiz pie sirds. Ja ļoti tā stāvēja no teātra, tikai tik daudz, ka mācījos ar Palkalnieku meitu vienā klasē, un tā mēs tur dzīvojam pa to teātri. Es redzēju viņu vēl staltu un varenu, bet tik daudz nevarēja kā to godu atstāt. Tā vairāk neko nevajadzēja. Drāmas teātris to izdarīja. Nu kā tad? Briedīs Drāmas teātris to izdarīja. Pateikt, kurš ir tas vainīgais, ir jau zinām tie vainīgie cilvēki, un viņi paši arī zina. Viņi šodien vēl dzīvi, un pie smiļģa kapa pat raud. Un es pat tā varu kādreiz brīnīties. Es stāvu pie kapa, un es domāju, man nemaz tā raudienas nenāk. Katram cilvēkam ir jāmirst. Un nav tur ko bimbot, un pašam arī būs jāmirst. Bet ja ir netīra sirdsapziņa, tad cilvēks raud un saka, meistar, piedod man. Nevis piedod man, bet piedod mums. Bet viņš ir pielicis to pirkstiņu klāt un stūmu šo nelaimīgo cilvēku kapā. Tie cilvēki vēl šodien ir lieli vīri un lieli sievas. Viens otrs ir atstieps Federu, bet, atstieps jau viss. Bet man faktiski ne par to es tev ir skaidrs, ka... arī daudz līdzējus, es saprotu arī dzīvē, ne tikai uz skatuves. Jā, viņi palīdzēja man, viņš man palīdzēja ļoti tāpat kā Palkalnieks man palīdzēja. Es tāpēc vienmēr Palkalnieku ar lielu godu atceros. Viņam nebija bail. Ne. Ne no kā. Bet ar to smiļģi, man tā grūti atcerēties. Es pats arī jūtos vainīgs. Man vienmēr liekas tā, to, ko es esmu izdarījis citiem, es pats dabūšu atpakaļ. Ja tas būtu noticis šodien, tad es tas noteikti būtu darījis. Noteikti. Bet tad bija tie apstākļi, tad bija tas stagnācijas laiks, tad viss tas bailu. Tā, un viņi melnoja, viņi sauc par buržuāzisko režisoru, un ka viņš ir, vārds sakot, mēs stāvējam klusu. Lai gan iekšēji mēs jūtam, ka tas ir nepareizi. Es pārņemu, kad viņi pārāk daudz. Un tie saucamie karjeristi, viņiem ir absolūti vienalga. Jo karjeras dēļ var uz otra pleciem pakāpties un sasniegt to aizliegt augli. Bet, lai uzkāpt viņam plecos, viņš ir jānogremdē. Māksla vispār ir sarežģīta lieta. Viņa no malas izskatās tāda skaista, tāda plivorātīta, tāda interesanta. Bet, ja jau jebkurā darba vietā notiek tādi, lai tiktu, teiksim, par brigadieru, lai tiktu par priekšnieku, tad jūs iedomāties, kā tas ir, lai tev iedotu kaut ko tādu labu lomu, spēlēt.
cik tas ir skaisti. Tad es eju pie režisora un saku, vai es gribu to lomu spēlēt, nedodiet tam pļēkuram, tam leģionāram, dodiet man. Un tā tas notiek. Man patīk tas Smiļģis teica. Viņam pārmet, ka viņš dodot visas galvenās lomas leģionāriem un pretvalstiskiem elementiem, bet partijas biedriem nedodot lomas. Daudz tādu bija. Jā, mēs zinām, Liepiņa Hāras ir bijis un Valentīns Skulm. Ja nedos labam aktierim, nu kam tad dos? Un Smiļģis arī atbildēja tā. Viņš saka, es jau nedodu tiem leģionāriem, es dodu labiem aktieriem. Un ja no tām partijas biedra nevēl nav, ko tad es viņam došu? Lai viņš iet uz centrālu komiteju, tur, lai viņš strādā. Te bija Smiļģis vārds. Ne jau pa partijas līniju var kļūt aktieris, bet, diemžēl. Bet daudz arī stājās partijas. Tāpēc jau stājās. Ļoti daudz stājās. Ne pārliecības pēc, ja cilvēks pārliecības pēc stājās, tā kā Rubiks. Viņam ir tāda pārliecība, es saprotu viņu. Un es no Rubika arī nebaidos. Viņš ir mans ienaidnieks. Un pret ienaidnieku man ir viegli cīnīties. Bet šitie tie. Tie ir bīstamā. Tāpat kā frontē. Es sēžu ierakumos, man pretī ir mans ienaidnieks, viņš ir savā formā, viņš šauja, nešauja. Kurš kur? Bet partizāni un visi šitie, kas aiz muguras laiž vagonas, tie ir bijis, es taču nezinu, ko es karoju. Kas te notiek? Rubiks ir, lai viņš tur tikai darās. Un mēs būsim modrāki no tā. Citādi mēs arī varam iemikt visi te tautas frontieši. Mēslu mucka maisa, tad visu laiku. Bet tā ir. Iemikt, jo aizmikt visu aiz lapsujūtas, neatkarīgi Latviju pasludināt. Bet Rubiks visu laiku Maskavā tikai ļurkā. Un mēs sakām, tas ir labi. Jūs vispār kādreiz neaģitēja partijā stāties? Ļoti. Nu, kā tad bija? Es visādi mānījos un teicu, ka es neesmu izaudzis, ka man domāšana ir atpalikusi un kleburē. Un es tāds pamuļķis esmu, pāvus ir slinks un tāds padomš bišķi. Tas ir, bet es jau kā šveiks to pats teicu, lai tikt no viņiem vaļā. Jo diezgan grūti tikt vaļā. Krustiņi nesēja kaklā. Es katoļu ticīgs neesmu, es luterāns, un luterāni jau nenēsā krustiņu. Bet krustiņš jau aizsargā. Jā, bet man to ieteica viens tāds gudrs cilvēks. Viņš teica, redz, kad Dievam tic, tad neņems partijā. Tā ir? Jā. Tik briesmīgi baili no tā? Jā, komunistiem no Dieva ļoti baili. Tā kā vēlas no krusta baidās. Man viņš teica, lai tev puika izgriež tādu alumīniju krustiņu. Tu uzsieni viņu kaklā, jo teātrī un filmā visur jāģerbās. Mēs aktieri jau vairāk ģerbamies, nekā mēs spēlējam. Un tur jau tie ziņotāji jau sēž un skatās. Un viņi saka, Paulam krustiņš kaklā nevar būt. Jā, tur ir tip, Paulam staigām krustiņu. Tā jāuzmanās. Jā. Un tad, kad man bija konflikts ar teātri, tad kadra daļa jau to atcerējās. Un teica, mēs atceramies, ka jūs nestājāties partijā. Bet tas viņiem ir palicis visu mūžu atmiņā. Tā kāda daļa vēl joprojām strādā? Vēl sēž jau kadro. Tāpēc jau man saka, lai nāk uz teātru atpakaļ, bet kamēr šie cilvēki, kas tur liekuļo un izliekās gan tādi, es tur neiešu. Es te labāk saņemšu savu pensiju. Audzināšu kartupeļus. Jā, dolāriem, kad sākam visu pārdot par dolāriem Latvijā. Tāpat ir ar kino. Izrādās, ka visus šos gadus tie, kas mēs te šeit esam strādājuši, Latvijas PSR, un taisījuši kino, ļoti daudz vājas filmas mēs esam taisījuši ļoti daudz, bet ne visas. Kaut ko jau mēs arī esam izdarījuši. Te ir taisīt kino tās dienas. Tagad pat Vērmaņa dārzā, un es ļoti nobrīnojos, ka televīzijā teica, ka būs ārzem aktieri, latvieši un Austrālijā, un tie visi brauks uz kino dienām. Par mums neviens pat nerunāja, ka mēs esam tādi te Latvijā kaut kādi kino aktieri. Man tas ļoti tā ķērās pēc, bet tā vēlāk viņi tā kā atjēdzās, un tā pēdējā brīdī zvanīja, lai nākot mēs ar. Un tāpēc mēs ar daudz neaizgājām. Man ir tāda daba, ka man var pierunāt, man tāda ielas mēdz daba. Un man kļūst skumji, un tad es satiktos no Amerikas, un viņi ar tā ļoti izbrīnījās. Viņi teica, bet mēs jau tieši ar jums gribējām satikties. Tos, kas ir Vācijā un Amerikā, tie mēs esam visus šos gadus tikušies. Bet tie organizētāji bija iedomājušies, ka mēs esam tas padomu kino, tas švakais kino, ka mūsu otrā man tas personīgi ļoti apvaino. Tas ir nepareizi, tā nedrīkst darīt.
Nu, bet tādi mēs esam, no viena grāvgāža mēs... Mums jau pa daudzām līnijām tagad tas tā ir, tie paši dolāri, ko jūs sakat. Jā, pa tiem dolāriem. Tā ir kaunlieta. Tas ir, tas ir tas pats staļinisms. Tas ir kaut kas tas pats. Tikai šoreiz par dolāriem. Nu, kā tad tā? Nu, kāpēc dziesmu svētkos vajag pārdot biļetes par dolāriem? Ja tas notiek Latvijā. Amerikā, jā, lūdzu, par dolāriem. Pareizi, jo viņam citas naudas nav. Bet es, latviešu cilvēks, aiziet uz dziesmu svētkiem, man saka par dolāriem, bet kur tā lai es viņus ņem? Bet kā jūs tā drīkstat darīt? Kur lai es ņem dolāru? Cigaretes gribu nopirkt par dolāriem, ālu iedzert par dolāriem. Un tāpēc jau es domāju, šī neiedzība ir novedusi pie tā, kad jaunieši gribēdam iedzert ālu, uzbrūk un atņem naudas maksu un tādu. Jo tas jaunietis grib to āliņu. Viņš nav redzējis buņģa ālu nemaz. To viņš saka, tai vecinai nosparsim to naudas maku. Nu, bet, mīļie draugi, kāpēc par rubļiem to nevar pārnāt? Nu, liec dārgi, bet, lai var nopirkt. Es izdzeršu vienu buņžiņu, bet neņemšu 10 uz mājām. Tas ir bīstami. Ja mēs kļūsim par dolāru vergiem, mēs taču savu tautu ielaidīsim postu, iedzīsim kapā. Gan lauksaimniecību, gan visu, par dolāriem. Nu, kā tad es varu nopirkt lauksaimniecības mašīnu par dolāriem, kam viņi man nav? Tā ir zaimušana. Es gribu strādāt zemišķi, bet ja tu gribi nopirkt to ārklu, tad samaksā, kur lai es ņem? Laupīt iet, zakt. Kur? Ja jau tie lielie cilvēki tā nepareizi domā, ko tad tālāk darīs? Bet ko tad mēs darīsim tālāk? Jūs tagad esat deputāts Jūrmalā. Ko jūs tur spriežat? Kaut kas ar tāds nāk priekšā, kā tā Jūrmalas tā policijas zīme. Jā, es par tiem policistiem ļoti priecājos, jo es domāju, tad vienreiz ievadīsim Jūrmalā elementu. Es runāju par elementāru kārtību, lai cilvēki neiet pa zālājiem, lai cilvēki nespļaudās kā kamieļi, lai končiks nemet otram ģīm. Un ja es būtu jaunāks, es pats stātos iekšā. Es vingrot un visu, ko darīt, lai es būtu policists. Jā, man patīk. Es pat vienreiz Majoros stacijā gaidīju vilcienu no sesijas, un kad runājām par tiem policistiem, man bija 15 minūtes jāgaida vilciens, un es saskaitīju 300 cilvēkus, kas izdarīja pārkāpumu. 300! Jūs saprotat, es domāju, ja es būtu policists, ka es būtu pilsētai sagādājis naudu, viņi spļaudās, vārds sakot cūcīgi, jo mēs uzvedamies. Visi. Es neesmu tās fórumus redzējis, es vēl nevienu policistu neesmu redzējis. Lai gan es te Jūrmalā dzīvoju, jūs esat redzējis? Jūs esat. Ar jūrmalnieci. Jā. Es tikai Jūrmalas avīzi izlasīju par tiem angliskiem uzrakstiem. Tu redzi. Vairs latviski, jau sāks angliski rakstīt. Varbūt ielu nosaukums ar angliski rakstīt. Redziet, ko tas nozīmē būt vergiem. Vai nu krieviski, vai nu angliski, vai vāciski. Bet ne latvisku, tas jau baueru valodu, to jau neviens nesaprot. Lai arī tas anglis izlasa, jo rakstīts ir tādiem pašiem burtiem kā angļu valodā policists. Bet verga tautai jau tā ir labāk kalpot lielam kungam nekā savai tautai. Diemžēl. Dievs ar viņiem. Lai tad raksta angliski. Tas, ka viņam tam policistam jāzina angļu valoda, tas ir cits jautājums. Pa katra cilvēka sirdsapziņu. Šobrīd ne tikai pa jūsējo, bet arī šajā laikā tieši par mūsu katru sirdsapziņu. Mētiņi vienkārši aizdomas tos, ka daudziem cilvēkiem viņi man nezina, kas tas ir sirdsapziņa. Viņiem nav, un es pat nezinu, kā viņiem jāudzina to sirdsapziņu. Ja tu viņam saka sirdsapziņa, kas tas tāds par zvēru? Ko tas ziemā ēd? Sirdsapziņa. Tā ir visbriesmīgākā lieta. Tā jau ir tā, kas cilvēks sēd iekšēji. Mana sirdsapziņa man neļauj to darīt. Jo viņš man saēdīs, tas, ka es izdarīšu kaut ko pret savu sirdsapziņu. Un ja cilvēkam ir sirdsapziņa, tad viņš nekad negodīgi neko neizdarīs. Bet šī sirdsapziņa jāaudzina no bērna kājas. Viņš melo, viņš zog, viņš pat nezina, viņš pat nekreņķējas. Viņš nezina, un viņš ir laimīgs cilvēks. Viņš nekreņķējas, jo viņam nav sirdsapziņa. Jums ir izdevies savos bērnos ieaudzināt? Es esmu centies, cik es varu. Man liekas, ka ir. Es esmu šādi tad noķēris. Tā kā pludiņš, kad copē tā kustību. Ir. Ka nav tādi pliki, akmeņi, tādi, ka vienalga. Lai Dievs nedod. Tādi cilvēks, tie ir bīstam cilvēki. Tie ir tie slepkavas, tie ir tie zāgļi, tie ir tie, kas nereitinās ar citiem cilvēkiem. Tie ir arī tie ziņotāji. Viņi ir ziņotāji. Fiziski nenonāvē, bet garīgi. Fiziski nonāvē, tā ir laime, bet sagraut. Nevis fiziski, bet garīgi cilvēki. Un tad palaist pasaulē.
Viņš vairs netic sev, viņš netic nevienam cilvēkam, viņš netic valdībai, viņš netic nevienai sievai, neko viņš staigā. Un tāds viņš nomiras neticīgs, jo viņš ir sagrauts no šiem cilvēkiem, kur bez sirdsapziņas to dara. Es tā domāju, varbūt kāds domā, kad fiziski nogalēt. Arī tas nav labi, bet garīgi nogalēt, tas ir briesmīgi. Man vakarā izrāda, viņš saka, dēls, es laikam nomirušu, es jūtu. Un man ir tāda baila sajūta, vai tu nevari šonakt palikt pie manis. Es saku, es nevaru. Ko tu runā? Es saku, rīt es atnākšu, rīt es būšu klāt. Ja mieras, es saku, tu vēl ilgi dzīvosi. Es saku, man ir izrāda, man ir teātris, tu saku, teātris. Es tur staigāju par 3. Šveicaru, tu saku, izrāda uz pakalam, ka es nebūšu. Un tēvs nomira izrādes laikā. Kamēr es spēdām piecunīju uz teātru un teicu, jūs tēvs mira. Tas man iespiedies visu mūžu atmiņā. Šodien, ja tēvs mira, es piecunīju uz teātru un pateiktu, es nevaru būt šodien izrādēm, jo mans tēvs mirst. Viss. Vai noņem izrādi, vai maina ko, es nezinu, tā ir viņa darīšana. Bet tad es to nedarīju. Kāpēc? Un es zinu to, ko es izdarīju savam tēvam, gan garīgajam, gan savam miesiskajam tēvam. Kad to es dabūšu atpakaļ. Kad es būšu uz miršanas gultas, tad es dēlam lūkšu. Viņš teiks, man nav laiks, man jābrauc šeit. Būs tā. Tā ir jābūt. Tā ir jābūt. Viņš nedomās ļaunu. Es jau varu nedomāt. Un tas man kā sloks ir uz sirds. Es to nesēju līdzi. Skumji, sāp sirds. Par taisnību ir jācīnās vienmēr un visos laikos. Taisnība ir galvenā lieta cilvēka. Un ja viņš necīnās par taisnību, tad pirmkārt viņš jau nav cilvēks. Tā ir vienīgā taisnība, kas ir zemes. Ja tu izdarīsi kādam cilvēkam labu, tad tev tas atnāks atpakaļ. Un ja tu kādam izdarīsi sliktu, tad tu dabūsi to atpakaļ. Un nebrīnies, ka tev ir slikti. Tā ir vienīgā taisnība. Pārējās taisnības nav. Bet šī daba vai dievs, vai es nezinu, kas to ir tā iekārtojas, par labu tu dabūsi atpakaļ ar labu. No citiem cilvēkiem. Jā, no tā un par sliktu dabūs no citiem cilvēkiem atpakaļ to sliktu. Paldies Eduardam Pāvilam. Paldies jums, ja bijāt uzmanīgi.